Bērni, kuri ir laipni aicināti, kuri vēlas būt ar zirgiem, vēlas būt mūsu ģimenē, vēlas piedzīvot šo dabas skaistumu un paši sajusties, izjust savu skaistumu caur jogu, caur koklas skaņām, caur putnu balsīm, caur zirgu, šo cēlo autentisko burvīgo dzīvnieku. Caur dažādām radošām aktivitātēm. Vecāki ir aicināti piedalīties, ja tev ir kaut kas, ko tu jūti, ko tu vari dot, un kas varētu atbilst vai tā kā būt iederīgs šajā vidē. Tā var būt kāda radoša darbnīca. Kaut kas ar mūziku, kaut kāda vizuāla māksla, varbūt kaut kas par dabu, jebkas, ko tu proti, un tu saki, es gribu, es esmu gatavs piedalīties. Un tas, man liekas, ir ļoti skaisti, kad arī vecāki piedalās, bet ja nē, mums arī tas dara, jo, protams, mūsu dzīves un tas, cik mēs esam aizņemti vai nē, ir ļoti dažādi. No dabas līdz ar to dzīve šai mežā man ir kaut kas ļoti īpašs. Priekš manas dvēseles. Un es vēlos, lai arī bērni, ne tikai mani, bet arī citi, kuri vēlas, varētu piedzīvot šo būšanu dabā pa īstam. Lēnām, izbaudot piedzīvojot to caur zirgu, caur kvēpeni, caur mani. Un, manuprāt, tajā ir jēga. Un es esmu sapratusi, ka šajā brīža periodā man ir svarīga jēga tam, ko es daru, un tas, ka es varu būt bērniem blakus šādos piedzīvojumos vasarā kvēpenē ar zirgiem, manuprāt, ir ļoti jēdzīgi, nozīmīgi un lūk. Tāpēc lielo bērnu nometnes būs otrā